Laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā Deep Football. Es esmu Kristaps. Es esmu Knuts, un šodien mēs vairāk parunāsim tieši par aizvadīto Champions League finālu, kurš, manuprāt, bija ļoti aizraujošs. Tev viņš patika, man viņš nepārāk. Bija daudz vārtu guvumi, kā es arī prognozēju pirms fināla. Labi, es tiešām gaidīju, kad Inter spēlēs daudz labāk, vai ne? Jā. Tas pierāda, ka vienkārši Inters necentās. Viņi uzdevināja savu pirmo Champions League. Viņiem jau bija viens. Priekš kam viņiem vēl vienu. Viņi jums atdeva. Manuprāt, Inters tomēr ļoti gribēja arī uzvērt Champions League otro reizi. Tā reāli neizties. Bet jā, viņi tiešām spēlēja ļoti slikti un ļoti labi. Barcelonai arī izdevās liels panākums pirmo reizi vēsturē Champions League un arī pirmo reizi Barcelona ar tādu rezultātu pie Parīzē. Ar savu klubu sajauca Barcelonu. Jā, šitādu necieņu pret savu klubu. Tā kā nekad nesajautu tādus vārdus, bet vienkārši ideāli pirmo. Tātad Knuts sajauca savu komandu ar Barcelonu, bet iest komentāru, kurš labāks, Parīze vai Barcelona? Un izdevās tiešām pirmo reizi vēsturē arī šāds visgraujošākais rezultāts Champions League finālos. Rekords ir. Nekad nav bijis tāds rezultāts 5-0, 5 vārdu starpība. Jā. Parīzei ideāli izdevās uzvara, un man ļoti patika Desirē Doué sniegums, 2 vārti, arī rezultīva piespēle uz Hakimi pirmajā vārdu gumā. Ideāls sniegums, un arī Usmanu Dembelē pelnīt būs saņems Ballon d'Or, un arī Doué pelnīt saņems labākā jaunā spēlētāja balvu, un ideāli Parīzē visi spēlētāji Champions League simboliskajā izlasē, visas zvaigznes, un es ļoti ceru, ka arī nākamgad izdosies pat uzvarēt Champions League, jo viņi šogad pierādījuši, ka viņi ļoti labi spēlē, tiešām ideāli. Un vai ne? Izstāst, ka Putri uzvarījās, un tad paņem kaut ko citu no Champions League šodien. Jā, mēs varam arī parunāt par Nāciju līgas gaidāmajiem pusfināliem un arī finālu. Mēs izteiksim savas prognozes, savus rezultātus, kā mums liekas, kā būs, un arī kurš tad būs čempions. Un jau šīs nedēļas nogalē tā kā būs fināls, un trešdien pusfināli. Pirmais pusfināls Vācija pret Portugāli. Es domāju, vai nu būs 1-0 Vācijas labā, vai būs 3-1 Portugāles labā ar Ronaldo hat-triku. Tāpēc, ka, gauti dara gauti lietas. Manuprāt, būs arī ļoti sīva, protams, spēle, jo tas ir pusfināls. Jā. Bet es prognozēšu tomēr Portugāles panākumu, jo tur tomēr João Neves, Vitinha, Mendes, Gonzalo Ramos, viss, kas ar Parīzi triumfēja, ļoti labi spēlēja. Tāpēc es domāju, ka Portugāla ar kādu sīvu 2-1 tomēr tiks finālā. Tā prognoze. Es jau teicu, ka prognoze Portugāla. Es teicu, vai Vācija vai Portugāla. Tā tad vai Vācija vai Portugāla vienās. Kā savādāk nevar jau būt. Jā, un tad otrs pusfināls būs Spānija pret Franciju. Desiré pret Lamine Yamal. Aizraujoši pusfināls. Tā kā man nepatīk Lamīns, es par Franciju. Lai cik ļoti man nepatiktu Francijai dēļ Paris Saint-Germain, es tāpat par Franciju. Manuprāt, arī būs, protams, līdzīga spēle, jo abas komandas arī pagājušā vasarā tikās Eiropas čempionāta pusfinālā. Spānija gan tiešām dramatiski ar Jamala tādu sāpīgu devītnieku no attāla un no distances trāpīja un uzvarēja 2-1. Bet, manuprāt, Francijā rehabilitēsies par to, par pagājušo gadu. Viņi sagatavosies visus liks pie Jamala, 4 spēlētāji būs pie Jamala visu laiku. Es uzskatu, tiešām aizteikumi jānospēlē tiešām būs top līmenī. Un es uzskatu, ka Parīzē, bet Francijas izlase, protams, ar daudz Parīzes ar Dembelē, protams, es ceru gūs vārdus. Un man prognoze būs kāds 3-1 Francijas panākums. 3-1 Francijas labā. Es saku, sākumā būs 1-1 un 90. Plus 7 trāpīs Francija 2-1. Jā, un tad vēl mēs par tādu mūsu prātā fināla rezultātu prognozēsim. Man fināls sanāk Francija-Portugāle. Es saku vai nu Portugāla, vai nu Vācija. jā. Finālā būs vai nu Portugāla, vai nu Vācija, vai nu Francija, vai Spānija.
Es ceru par Portugāli un Franciju, un tad Ronaldo trāpa hatriku un atstāja frančus lejā savā līmenī, bet, es ceru, ka tā arī notiks, bet, viss var notikt, vai nu Francija, vai Vācija, vai Portugāla, vai Spānija tiks finālā. Iestiet komentārā, kā jums šķiet, kas tiks, vai nu Francija, vai Vācija, vai Spānija, vai Portugāla. Manuprāt, fināls Portugāla-Francija varētu būt tiešām aizraujošs, jo arī pirms 9 gadiem bija Eiropas līgā šāds fināls, bet tagad Nāciju līgā. Manuprāt, Francija tomēr paņems pārliecinošu panākumu, ar Mbappé varētu iesist golu un arī Dembelē, protams. Es teiktu, fināls līdzīgs, bet tomēr 2-1 varētu pamatlaikā tomēr pat Francija vinēt. Jā, tā es saku, Portugāla-Francija. 3-0 Ronaldo hatriks. Skaidrs, tas ir ļoti labi. Un tad arī Latvijas izlasēja šo sestdienas spēli pret Azerbaidžānu. Mēs to maču brauksim. Jā, būs vlogs iespējams. Būs trešdien, būs Ogranēta 2 vlogs. Tā kā gaida būs šodien ļoti daudz video šis, un vēl 2 vlogi būs. Tā kā gaida video būs daudz. Un mūsu tāda prognoze par Latvijas izlases maču pret Azerbaidžānu varbūt. Vai nu Latvijai 1-0 vai Azerbaidžānai kaut kāds 3-0 mūs vai 4-0 sagraus. Es ļoti ceru, ka Latvija ļoti labi sevi parādīs, gūs vairākus vārdus, ceru. Man prognoze būs 2-2, jo es ļoti gribu, lai Latvijai tomēr izjūt, kā ir gūt vārtus un kā ir vismaz priecāties par kaut ko. Jā. Tā kā es teiktu 2-2 pret Azerbaidžānu, un tad jau nākamnedēļ būs mačs pret Albāniju, bet par to tad nākamajā video mēs vairāk parunāsim. Jā, es ceru, ka jums patika video. Noteikti piesakojiet un nospēlēt laiku. Atā.